Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja to dari kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojis pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan Atverot Bībeli pirmsskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada 1. ceturkšņa Mans mīlošais Dievs 9. nedēļas lasījums. Šodien mūsu grāmatiņā ir kāds interesants fakts. Izlasīsim to kopā. Pasaulē augstākā smilšu pils tika uzcelta Dānijā. Tā bija vairāk nekā 20 metrus augsta. Tas ir augstāks par 4 stāvu ēku. Cik daudz smilšu? Lasīsim Bībeles stāstu trešdienai. Būvēt pretī debesīm. Dienu pēc dienas ļaudis smagi strādāja. Tie veidoja ķieģeļus, apdedzināja tos un mūrēja sienā. Tik daudz ķieģeļu! Augšup, augšup, augšup! Tornis pacēlās arvien augstāk un augstāk. Ak, kāds neredzēts tornis tas būs! Viņi nevarēja vien sagaidīt, kad dzirdēs cilvēkus sakām, jūsu tornis ir pārsteidzošs, jūs esat vislabākie. Visi zina par jums un jūsu torni. Kādu dienu viņi iemūrēja arvien vairāk ķieģeļu. Viņi gribēja, lai šis tornis sniegtos līdz pat debesīm. Viņi smagi strādāja un jutās lepni. Tā Bābeles tornis kļuva aizvien augstāks. Daži cilvēki sāka dzīvot torņa apakšējos stāvos. Viņi piepildīja savas greznās telpas ar koka un akmens elkiem. Viņi pateicās saviem elku dievekļiem par palīdzību. Stāvot augstu uz sienām, viņi paskatījās lejup un lielīgi sacīja, mums nekad nesasniegs vēl vieni plūdi. Šie ļaudis nepavisam neusticējās Dievam. Viņi bija pārliecināti, ka to plāni ir labāki par Dieva plāniem. Ko par to saka Bībele? Izlasīsim Salamana pamācības 21:30. Pret to kungu nepalīdz nekāda dziļāka gudrība, nekāds saprāts, nekāds padoms. Dievs redzēja, ko viņi dara. Viņš teica, lūk, tā ir viena tauta un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai. 1. Mūzus 11:6. Viņu grēks un lepnība var kaitēt visai pasaulē. Viņi jāaptur. Mani interesē. Kur ir augstākā ēka vai tornis, ko tu jebkad esi redzējis? Interesanti, ko Dievs darīja, lai Bābeles tornis netiktu pabeigts? Atcerēsimies atmiņas pantā teikto, un lai tev šodien izdodas neaizmirst savas mammas vai tēta pamācības, un ar Dieva palīdzību tām paklausīt. Mans dēls neaizmirsti manu pamācību
un lai tava sirds patur sevi manus baušļus, salā manā pamācībās trīs viens. Mans dēls neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevi manus baušļus, salā manā pamācībās trīs viens. Laiks lūgšanai. Paldies, kungs, ka tu vienmēr dod vislabāko plānu visiem notikumiem. Paldies, ka tu vērs par labu arī tās lietas, kurās mēs esam kļūdījušies un neesam pildījuši tavu prātu. Par to no sirds pateicos tavā vārdā. Āmen.